Labvakar par jaunāko sportā. Pasaules kausa futbolā, protams, turpinās. Visu otrā kārta ir aizvadīta. Portugāles sagrāva burtiski Uzbekistānu 5-0, bet Anglija nespēja gūt vārtus pret Ganu, tur 0-0. Anglijai spēlē pret Ganu liels pārsvars bumbas kontrolē, tāpat sitienos. Tiesa nepārāk daudz trāpīja vārtu taisnstūrī lietus, gan aizstāvējās lieliem spēkiem un savu arī panāca. Otrā puslaika beigās Anglijas spiediens pieauga, bija vairākas izdevības, īpaši reiz Harijam Keinam, bet šoreiz nekā tā arī palika 0-0. Abām komandām tagad pa 4 punktiem pēc 2 kārtām un faktiski nodrošināts tiesības spēlēt play-off. Hjustonā Portugāla sagrāva Uzbekistānu 5-0 un 2 vārdus guva Cristiano Ronaldo. Līdz ar to viņš ir pirmais pasaulē, kas ir guvis vārdus 6 fināla turnīros, turklāt 6 pēc kārtas. Protams, salīdzināšana līdzjutēju vidū rit pilnā spēkā, kurš tad izcilāks, Ronaldo vai Messi, un katram ir savi argumenti. Portugālē visi dzīvo futbola ritmā, tūkstošiem līdzjutēji daudzās publiskās skatīšanās vietās, un, protams, vakar bija svētki, uzvar 5-0 un Cristiano Ronaldo 2 vārti. Ne tā lielākā valsts iedzīvotāja ziņā, bet ar daudziem lieliskiem futbolistiem. Vēl aizvadītajā naktī Horvātija pārspēja Panamu ar 1-0, tas Lukas Modriča 200. spēlē izlasē. Daudz līdzjutēji Horvātijā priecājās par izlases uzvaru, bet fani tomēr nav apmierināti ar valsts vienības sniegumu līdzinājās 2 spēlēs. Tas nav tādā līmenī kā agrāk. Kolumbija, Kongo 1-0 un kolumbiešiem otrā uzvara turnīrā. Komanda droši pārvarējas grupu turnīru, kaut pirmie pretinieki nebija tik spēcīgi un vēl būs jāspēlē pret Portugāli. Jā, un, protams, šovakar atkal un šonakt vairākas spēles. 3. kārta sāksies grupās, un tad katrā grupā abas spēles ir vienlaicīgi. Vēl par dažiem notikumiem ārpus futbola laukuma. Francijai līdz play-offa laikam būs jāiztiek bez galvenā trenera Didier Deschamps. Viņam mirusi māte un, protams, Deschamps dosies uz dzimteni uz Bērēm. Vēl nav precīzi zināms, kad viņš atgriezīsies, jādomā uz play-off. Kāds interesants stāsts. 2 vācu līdzjutēji, Fabjons Bergmans un Štefans Kurts, jau 20 gadus apmeklē fināla turnīrus ar īpaši dekorētu, jau 35 gadus veco Volkswagen Golf. Tas sācies 2006. gadā fināla turnīrā Vācijā, un šoreiz ar kuģi no Bremenshāfenes Vaģīts ir nogādāts ASV, kur jau aizceļojas līdz Vinstonai salamai, kur apmetusies Vācijas izlase. Joprojām liela vērība Norvēģijai, gan izlasē laukumā, gan faniem. Vikinga airējums, tas visur, kur gan Times Square Ņujorkā, gan stadionos, kur spēlē izlases un pilsētās, ASV un, protams, Norvēģijā, pat šīs valsts parlamentā. Tas ir kas jauns un daudziem patīk. Tenis, visi gatavojas Vimbldonai, un jau tagad kvalifikācija notiek. Tieši šobrīd Darija Semeņistei 2. kvalifikācijas kārtā pret Nao Hibino no Japānas. Pirmais sets uzvarēts 6-4, otrais zaudēts 1-6, un tagad par laimi ir 4-1 Semeņistejas labā. Liela cerība tikt fināla kārtā. Izbūnes tenis turnīrā šodien ir samērā veiksmīga spēle mūsu Aļonai Ostapenko pret Pānu Udvardiju no Ungārijas uzvara. Astotdaļfinālā 3-6, 6-1, 6-2. Kopumā Ostapenko šodien parādīja ļoti labu sniegumu, kas īsti atbilstoši zāles seguma laukumiem. Aktīvs uzbrukums, spēcīgi sitieni. Pirmais sets gan zaudēts 3-6, šis sportists nejūtās īsti labi. Pēc seta bija pat medicīniskais pārtraukums, un tas līdzēja. Otrajā setā pārliecinoši 6-1, 3. 6-2, kopā 7 neatvērāmas serves un šaubu par uzvaru nebija. Kopā ar Aļonu šajā turnīrā ir mūsu treneris Krišjāns Stabiņš. Ceturtdaļfināls būs pret turcieti Zeļnepu Sonmezu, kas pēdējā laikā spēlē gana labi. Toties olimpiskā čempiona ķīnieta Kviņveņa Džena pēc traumas un rokas operācijas tā nevar atgūties, jo viņa 2. simtniekā reitingā Bāda Homburgas turnīrā Vācijā zaudējums Dānietei Klārai Tausonai 7-5, 4-6, 2-6. NBA tikko aizvadīta jauno spēlētāju izvēles ceremonija, jeb drafts. Protams, ka Latvijā vairāk gaida šo ceremoniju NHL hokejā nedēļas nogalē, kur Alberts Šmits jādomā būs labāko desmitniekā, bet jau par notikušo NBA. Svinīgajā ceremonijā Bruklinā Vašingtons Wizards ar 1. numuru izvēlējās uzbrucēju AJ Dibantsu. Viņam 19 gadu, un Dibantsa gadu spēlēja koledžu basketbolā Brigham Young universitātei, vidēji spēlē 25,5 gūtie punkti.
Ar otro numuru Utah Jazz izvēlējās Kanzasas Universitātes aizsargu Derinu Petersonu, kurš dažādos reitingos tika vērtēts kā talantīgākais šī drafta kandidāts. Kamerons Būzers no Duke Universitātes nonāca Memphis Grizzlies rīcībā, bet ar 4. numuru Čikāgas Bulls izraudzījās Kalenu Vilsonu no Ziemeļkarolīnas Universitātes. Pirmajā 20. tikai spēlētāji no dažādām ASV koledžām un universitātēm. Labākais no ārpasaules ir meksikāns Karims Lopes, 21. kas spēlē tagad Jaunzēlandē. Viņi iegūta Detroitu, bet uzreiz aizmainīja uz Memphisu. Jā, tāda jaunuma sportā, un svētki arī ir beigušies. Rīt ir darbdiena, un kāds būs laiks, tad Toms Brits. Vislabāk! Labvakar laika ziņās. Jāņu nakts Latvijā pavadīta bez lietus, bet pēc saulēkta diezgan drīz Kurzemes ziemeļdaļā, Talsu un Ventspils novadā sāka līt, un vēlāk dienas gaitā jau arī citviet Latvijā lija. Par laikapstākļiem turpmāk, sākumā par laiku rīt Eiropā. Atēnās rīta temperatūra 32, Romā 34 grādi, tur spīdēs saule. Madridē rīt lietus ar pērkonu negaisu un temperatūra ap 32 grādiem. Parīzē joprojām liels vēlma rīt 38, Briselē 35 grādi, un karstums būs izplatījies arī tālāk uz Eiropas centrālo daļu. Berlīnē, Prāgā un Varšavā rīt 31, 33 grādi, Viļņā ap 24 grādiem un rīta brīžiem līs, savukārt Tallinā un Helsinkos tikai 18, 19 grādi. Latvijā šonakt valsts austrumu daļā vietām īslaicīgi uzlīs. Rītdiena jau kopumā būs krietni vien saulaināka, bet pēcpusdienā tāpat dažviet īslaicīgs lietus gaidāms. Minimālā gaisa temperatūra būs valsts rietumdaļā piekrastē šonakt ap 13, 15 grādiem, Kurzemes vidienē, Zemgalē un valsts austrumdaļā lielākoties 11, 13 grādi. Rītdiena tātad saulaināka, bet pēcpusdienā dažviet nedaudz līs un gaisa temperatūra kāps uz augšu. Kurzemes piekrastē 23, 25 grādi, Kurzemes vidienē un Zemgalē līdz 25, 27 grādiem, savukārt valsts austrumdaļā 20, 23 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, rītdiena būs saulaina, minimālā temperatūra agri no rīta būs ap 15 grādiem, bet rīt pēcpusdienā gaisa iesils līdz 24 grādiem. Un par laikapstākļiem vēl nedēļas nogalē. Piektdienas naktī vietām valsts austrumos iespējams lietus ar pērkonu un minimālā temperatūra būs 12, 18 grādi. Savukārt dienā 22, 27 grādus augsta gaisa temperatūra. Un nedēļas nogalē sestdien Latvijā sāksies karstuma vilnis. Pēcpusdienā lielākajā Latvijas daļā gaisa sakarsīs līdz 28, 32 grādiem. Tikai vietām Kurzemes rietumu piekrastē būs vēsāks ap 23, 25 grādiem, un tālākas prognozes rāda, ka karstuma vilnis saglabāsies vēl vismaz līdz jaunās nedēļas sākumam. Svētdien un pirmdiena temperatūra vēl paaugstināsies, vietām sasniedzot 33, 35 grādus, un atsevišķās vietās Latvijā šīs dienas kļūs par karstākajām jūnija dienām meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Laika ziņās tas arī viss. Turpiniet skatīties Latvijas televīziju. Ar labu vakaru!